Viltus internetu veikali ir krāpnieku izveidotas vietnes, kurās par ļoti labām cenām parasti tiek pārdotas preces ar lielām akcijām. Aktīvi viņi parādās kaut kur sākot no oktobra, novembra, decembra, kad ir lielais atlaižu laiks, tāds Ziemassvētku iepirkšanās drudzis, un reklamē viņus visbiežāk šīs sociālajos tīklos kā Facebook, Instagram, un reklamē izmantojot uzlaustus reālus cilvēku kontus, reālu uzņēmumu kontus, tāpēc šīs reklāmas var parādīties arī jums zināmu cilvēku vai uzņēmumu lapās. Galvenais ir skatīties, uz kurieni šīs reklāmas ved, un jāsaprot, ka reklāmas Facebooks, Instagrams un citas platformas nepārbauda. Pat tad, ja viņa ir bijusi uz iesniegšanas brīdi normāla un vedusi uz īstu vietni, kas nav krāpnieciska, šo vietni var nomainīt un viņā var būt cits saturs jau pēc pusstundas. Tāpēc tas, kad viņa it kā rādās no jums zināma konta, tiek izvietota platformā, kas jums ir pazīstama, vēl negarantē, ka šī reklāma neved uz krāpniecisku vietni. Un, ja jūs nonākat šī krāpnieciskā vietnē, tur parasti cenas būs 40% zemākas nekā tai precei vajadzētu būt, bet krāpnieki vai netaisās jums viņu vispār piegādāt, viņi tikai savāc jūs kredītkartes datus un noņem naudu par šo pirkumu. Protams, viņi var mēģināt pēc tam noņemt naudu arī atkārtoti, jo šie dati pie viņiem būs palikuši, bet otrs variants, kad viņi jums piegādā preces, kas ir vai pavisam viltotas un galīgi nav līdzīgas tam, ko jūs izvēlējāties, vai kaut kas, kas ir viltots labākā kvalitātē, bet, protams, nav tā oriģinālā lieta, ko jūs vēlējaties iegādāties. Sāksim ar elementārām lietām. Vispirms izlasam, kas šis ir par veikalu, kāda ir viņa kontaktinformācija, kāds ir šis attālinātais distances pirkšanas līgums, ko mēs taisāmies ar veikalu slēgt. Visbiežāk šīs viltus internetu veikalos jums nebūs ziņas par veikala fiziskās atrašanās vietu, par juridisko personu, uz ko tas ir reģistrēts. Un arī tad, ja mēs atvērsim, privātumu politiku un šos līgumus, kas par preces pirkšanu un piegādi, visbiežāk tur ir pilnīgas muļķības. Pirmkārt, mēdz būt izteikti, kad vietne, kur jūs atrodaties, un tā, kas tiek norādīta šī līgumā, ir divas dažādas. Uzņēmumi, no kuriem jūs pērkat preci, ir vienā vietā viens, otrā otrs, vēl kādā citā formā, tādā pašā vienā lapā vēl uzrādās kāds trešais, tāpēc, kad šie krāpnieki viņus ir kopējuši no dažādām vietnēm un vienkārši sametuši lielā kaudzē. Un arī tad, ja mēs pēc būtības lasām šo līgumu, tad mēs redzam, ka tas nav līgums par preces piegādi tādā normālā izpratnē. Tur ir sakopēti kaut kādi panti no kaut kurienes internetā, īpaši bez jēgas un neveido kopīgu jēgpilnu tekstu. Vienkārši izlasat šo un pamēģināt saprast, kas tas ir pa uzņēmumu, kā jūs ar viņu sakontaktēsieties. Un sapratīsiet, ka tas nav iespējams. Arī šie viltus darījumi, protams, ir, un viņos izkrātās summas gan ir mazākas, bet skaits sevišķi šī jaungada periodā mēdz būt daudzi simti. Reklāmas, ko šīs sociālajos tīklos, arī viņi izmanto reālus, meklēšanas vārdu apmaksu, piemēram, Google platformā. Ja jūs meklējat kaut kādu lietu, skatāties, kad pirmās parasti parādās tās sponsorētās reklāmas un pārliecināties, vai tiešām jūs ejat uz to vietni, kur jūs vēlējāties nokļūt, jo, šīs sponsorētās var vest uz kaut ko pilnīgi citu, tāpēc, vajag uzmanīties, jo brīžiem krāpnieki, izmanto to, kad viņi uztaisa vietni, kas ir vizuāli ļoti līdzīga tai, ko jūs meklējāt, ieliek tur daudz labākas cenas, apmaksā šo
sponsorēto reklāmu tā, lai viņa parādītos pirmajās meklēšanas vietās, un vienkārši cer, ka pirms Google pamanīs, ka tā ir krāpnieciska vietne un šo reklāmu noņems, viņi savāks pietiekami daudz šo upuru, kas atstās viņiem naudu. Palīdz, es teiktu, vairāk tāpēc, ka tekstus viņš var sarakstīt nedaudz jēgpilnākus un latviski precīzākus. Bet, protams, pašam ir jādomā līdzi par to, vai tiešām šī vietne ar tādām atlaidēm spēj kaut kā normāli funkcionēt. Jo, jūs zināt, ka biznesā nav tā, ka kāds tur pārdos jums lielu televizoru par $20. Tas nav reāli iespējams vispār nekad. Nevajag paļauties uz nereāliem piedāvājumiem. Pirmais – sazināties ar banku, otrais – sazināties ar policiju un arī sazināties ar mums, tāpēc, kad ja jūs spēsiet mums pastāstīt, kāds ir šī internetu veikala vietnes adrese, mēs viņu varam pievienot mūsu rīkā DNS mūris, un viņa tiks automātiski bloķēta visiem tiem lietotājiem, kas izmanto DNS mūris lietotni, vai ir iestatījuši savos datoros vai serveros šo mūsu serveri, kas bloķē šīs krāpnieciskās vietnes. Tā jūs varat pasargāt arī citus, kas nav iekrituši, un jo ātrāk jūs mums paziņosiet, jo lielāks būs to pasargāto cilvēku skaits. DNS mūra lietotne ir mūsu pašu uzturēts rīks, kurā mēs apkopojam kaitīgās saites un kaitīgās vietnes, kuri strādā tieši pret Latvijas iedzīvotājiem. Un pievienošana šajā sarakstā bloķē viņas, un lietotāji tajā brīdī, kad mēģinās iet uz šīm krāpnieciskajām vietnēm, saņems paziņojumu par to, ka vietne ir krāpnieciska un viņu nevarēs apmeklēt. Un, mēs ievietojam šīs saites pēc pārbaudes, bet meklējam viņas gan internetā, gan analizējam šos krāpnieku izveidotos domēnu vārdus, kas varētu būt līdzīgi tam, ko lieto oriģinālajās vietnēs, mēs meklējam, vai nav kas šāds izveidots, un, protams, arī mūsu pašu apmeklētāji un iedzīvotāji, kas paziņo par to, ka šāda saita vai šāda reklāma ir parādījusies, un atsūta mums viņu, viņi ļauj mums ātrāk reaģēt uz tām lietām, kas, tiek izplatītas platformās, kurās mēs tik būtiski neredzam iekšā, kas tur notiek. Bet jo ātrāk jūs atsūtīsiet mums šo kaitīgo vietni, jo ātrāk mēs varēsim viņu bloķēt, jo vairāk cilvēku pasargāsim. Visas lietas, kas kaut kā spēj piesaistīt cilvēku uzmanību, tās cenšas izmantot krāpnieki. Tieši veikali, šobrīd tipiski bija Facebook un Metas platformās izplatītās tās, izpārdošanas, kad jūs mums ir ieķērušās preces lidostā, un mēs jums piegādāsim lielu kasti ar kaut kādām precēm, kas ir aizmirstas pastā lidostā vai kur citur, samaksājiet mums €20. Šāda veida reklāmas tieši Metas platformās bija tās, uz ko cilvēki tiešām dalījās arī paši labprātīgi un arī, diemžēl, uzķērās gan daudz. Iemācieties, paskatīties, vai lapas tomēr kaut kas par viņām ir zināms internetā. Ja jūs redzat, ka lapa ir piedāvā labas lietas, un neviens par viņu nekad internetā nav runājis, un jūs saprotat, ka par viņu informācijas nav, viņa nebūs īsta. Ja jums ir īsts veikals ar īstām cenām, īstām piegādēm, cilvēki par viņu runās, un tur būs gan labas atsauksmes, gan sliktas atsauksmes, vismaz būs komentāri. Ja jūs redzat, ka par jūsu izvēlēto vietni vai veikalu nav neviena komentāra internetā, neiejiet uz viņu iepirkties.